Labvakar, miers un labums, slavēts Jēzus Kristus, visiem brāļiem, māsām, mīlīšiem, kas mūs klausās. Es vienā no pagājušajām reizēm pieminēju šo jauko brīnišķīgo grāmatu Džons Bergsma, Bībeles pamata katoļiem, jauns ieskats pestīšanas vēsturē, ko izdeva Kala raksti 26. gadā pavisam nesen, un kuru ir pēc savas iniciatīvas iztulkojis teoloģijas doktors Jānis Priede. Es ļoti rekomendēju šo grāmatu, pati arī lasu un pārlasu, un gribu nedaudz pastāstīt. Varbūt kāds arī tagad kādiem saviem bērniem vai mazbērniem, studentiem, kas varbūt arī tikai meklē ceļu uz kristietību, interesējas par tādu labu ievadu, un šis ir brīnišķīgs ievads. Jūs redzēsiet, es jums arī parādīšu, grāmatā ir zīmējumi, un grāmata būtu arī piemērota, teiksim, tādiem kā mans dēls, 12, 13, 14 gadīgiem, ja, redzat, zīmējumi, ja, ar tādiem ļoti jaukiem paskaidrojumiem, un nav pārāk daudz tādas specifiski smagnējas, varbūt teoloģiskas valodas vai izteiksmes līdzekļu, bet ir ļoti dziļa, ļoti pārdomāta un ļoti ilgos gados noformulēta doma. Tāpēc es sākšu to, ka es nedaudz varbūt pastāstīšu par Džonu Bergsmu. Džons Bergsms ir šobrīd joprojām dzīvs un aktīvs katoļu teologs, pasniedzējs amerikāņu Steubenvillas Franciskāņu universitātē, par to vēl arī parunāsim, kur viņš jau daudzus gadus lasa ievadu kursu Bībeles pētniecības pamati. Un šī grāmata arī ir izaugusi no šīm lekcijām, arī reaģējot uz tiem jautājumiem, kurus uzdod studenti, uz to, ko nesaprot, uz to, kas pietrūkst. Viņš ir rakstījis to nevis tā kā kompilējot jau pastāvošas citas grāmatas, kas ir ievads Bībelē, bet tad balstoties tieši uz savu darbu un savu sadarbību ar studentiem. Džons Bergsma uzauga protestantu ģimenē, un viņš bija kalvinists, piederēja pie tā saucamajiem nīderlandiešu kalvinistiem, un viņš jau bija arī sācis, vai gandrīz jau bija sācis strādāt par mācītāju, ja, kalvinistiem nav, kā jūs droši vien zināt, ja, nav priesterības sakramentu, tur vienkārši cilvēks izmācās, un tad viņš kļūst par mācītāju, un tad viņš var stāvēt draudzē priekšā un mācīt. Un viņš daudzās savās intervijās un arī citās grāmatās, un arī šeit pavisam īsi ievadā stāsta savu konvertēšanās katolicismā stāstu, ko es tā kā visu nepārstāstīšu, bet interesants ir tas pavērsiens viņa dzīvē, kā viņš sāka šaubīties par to centrālo protestantismu principu sola fide, ja, tikai ticībām. Tad viņš saka, teiksim, tādu piemēru, ja, ka, ja būtu tikai ticība un nekas cits nav vajadzīgs, ja, tad jau mēs neredzētu jaunajā derībā, kā Jēzus Kristus gandrīz vienu daļu cilvēkiem saka, jūs neesat gatavi kļūt par maniem sekotājiem. Kā ticība ir, ja, bet nav dzīve ir jāizmaina, tad jūs varat sekot. Ja. Ticība ir kaut kas daudz vairāk par to, kas vienkārši rakstīts Bībelē, tad viņš sāka ļoti padziļināt interesēties par tradīciju un aizvien vairāk lasīt baznīcas tēvus, pirmos baznīcas doktorus un pārdomāt to, kā viņam protestantiskā tradīcijā tas Bībele bija mācīta. Kā jūs droši vien zinat, ja, protestantiskā tradīcijā skaitās, ka Bībele ir daudz svarīgāka nekā mums katoļiem, to jūs droši vien zinat. Viņi paši arī to vienmēr ļoti uzsver. Un arī ikdienā mēs saskaramies ar to. Ja. Man arī, es esmu intervējusi vai luterāņus, intervējusi baptistus, bieži vien viņi man sāk saukt jaunās derības pantu vietas, ja tur Jāņa 18.2, un es, piemēram, nezinu, kas tur ir, man tad vajag to tekstu. Bet starp protestantiem ir liela daļa cilvēku, kas ļoti, ļoti labi zina Bībeles tekstu, ļoti labi orientējās, un tas ir ļoti būtiski, arī ļoti skaisti un ļoti interesanti par to sarunāties un no tām mācīties. Ja. Es domāju, ka arī tāds bija tas iemesls, kāpēc Bergsma gribēja uzrakstīt šo grāmatu, jo it kā no vienas puses visiem tiek teikts regulāri lasiet Bībeli,
ja jums ir iespēja katru gadu pārlasiet, ja, bet katoļiem tas tā kā nav pirmo 3 prioritāšu sarakstā, katru gadu pārrakstīt Bībeli pareizi, ja, nav, mēs citādāk kaut kā izdzīvojam to ticību. Un nereti tas var novest pie tā, ka praktizējoši ticīgi dievbijīgi katoļi zināšanas par Bībeli ir diezgan vājas. Viņi ir to kaut kad lasījuši, aizmirsuši, neorientējas. Un ja viņiem sanāk iesaistīties kādā, teiksim, diskusijā, vai no ar neticīgajiem, vai ar citu konfesiju pārstāvjiem, var gadīties, ka viņi īsti nemāk atbildēt. Ja? Viņi tur kaut ko jauc, neatcerās un tā tālāk. Šī grāmata ir paredzēta arī tam, lai varētu palīdzēt. Tā. Vēl nedaudz par Bergsmu. Ja? Bergsma daudz stāstīs savās intervijās, un arī šajā tekstā pieskarās tam, ka Tad viņš studēja Bībeli profesionāli. Viņam ir teoloģijas zinātņu doktora grāds. Studēja Bībeli profesionāli 12 gadus. Tad aizstāvēja tur bakalaura darbu, maģistra darbu, iegūst zinātņu doktora grādu. Pētot, lasot, rakstot par Bībeli. Un viņš saka, ka viņam pašam bija vajadzīgi 11 gadi, lai viņš vispār saprastu un sāktu uztvert visu Bībeli kā vienu veselumu, veco un jauno derību kopā. Un viņš arī intervijās skaidro, kā tas tā ir. Ja? Viņuprāt, arī bieži vien Bībeles studiju tas paņēmiens, ko dod gan, teiksim, specializētās universitātēs, vai ko dod arī laju grupām, kas grib padziļināt zināšanas un arī ieguvuši kaut kādas valodu pamatus, ja? Ivritu pamācījušies, sengrieķu valodu pamācījušies. Ja? Bieži vien tā mācīšana notiek tādā fragmentētā veidā. Viņš saka, piemēram, kad ir ļoti izplatīti tādi kursi, kur tiek analizētas vai nu viena vēstule no jaunās derības, vai viens teksts, vai tikai viena pasāža, jā, kā viena rindkopa, un padziļināti skata vārdu lietojumu, konkrētus jēdzienus. Piemēram, ir ļoti interesanti un ļoti bagātinoši, jūs zinat, vai drusciņas pamācījušies sengrieķu valodu, atrast visas tās vietas jaunajā derībā, kur ir minēts vārds prieks. Jā, tas ir viens piemērs, ko Bergsma dod. Jā, tas ir ļoti, ļoti dziļi. Jūs varat izlikt tad ārā visus tos citātus, un tad jūs redzat tur tādu veselumu tajā. Un vispār arī Bergsma saka, ka, protams, ka nav nepareizs tās princips, kas protestantismā ļoti plaši pielietots, ka Dievs spēs cilvēku uzrunāt cilvēku sirdi un prātu arī caur tikai 2 teikumiem no Bībeles, ja? Vai tikai no vienas pasāžas. Jūs iedziļināsieties tajā vienā nelielajā pasāžā, jums atvērsies viss atklāsmes pasauli. Jūs pareizi to darīsiet. Ja? Un arī jūs sadzirdēsiet tajā mazajā tekstiņā, ko jūs lasat, ja? To personīgo vēstījumu sev. Un tomēr Bergsma uzsver arī pēc savām ilgajām studijām, kad viņam trūkusi kopīgā aina, kopīgais vēstījums. Tāpēc viņš sācis interesēties par katoliskajiem principiem. Ja? Pirmais katoliskais princips nekad neaizmirst saturu, kopējo kontekstu un visas Bībeles tekstu vienotību. Katra mazā pasāža, katrs teikums, teiksim, kur ir prieks, ja? Iederas kopējā tādā vēstījuma arkā, kas sākas no radīšanas grāmatas, ja pirmās Mūzes grāmatas, un beidzas ar Jāņa atklāsmes grāmatas pēdējiem teikumiem. Viņš uzsver, ka viss Bībeles teksts ir kā simfonija, un vajag palīdzēt cilvēkiem, kas pirmoreiz pietuvojās Bībelei, lai nav tā, ka viņi, ja kā arī Bergsma šeit raksta šīs grāmatas ievadā, ka viņi tagad sāk lasīt no sākuma vai pārlasīt, viņi izlasa pirmo Mūzes grāmatu, izlasa otro, jā, bet tad, kad viņi tiek līdz Levītu grāmatai, kur ir visi tie aizliegumi, jā, un visas tās lietas, tad viņi pilnīgi iesprūst. Un tālāk vispār, kad viņiem liekas, ka te notiek kaut kas tāds briesmīgs, un viņi tālāk tā kā netiek. Viņiem apraujās tas stāstījums. Bergsma uzsver, ka Bībeles autoritāte interprets ir baznīca. Nevis katrs atsevišķais cilvēks. Ja? Tās atslēgas uz visām tām varbūt grūtajām vietām. Šo atslēgu glabātājs ir baznīca, baznīcas tradīcija. Vēl dažas lietas pieminēšu no viņa uzsvērtā.
Dažkārt var būt tendence citām kristiešu denominācijām ļoti koncentrēties uz vienu daļu jaunajā derībā, piemēram, uz kādu Pāvila vēstuli. Un viņš arī saka, ka daudziem protestantu vai luterāņu teologiem viņiem tā kā dzīves lielais sapnis ir uzrakstīt savu komentāru Pāvila vēstulei romiešiem. Ja? Jo tas ir tas arī teksts, no kur, ar kuru Luters sāka, ja, kas viņam bija tik centrāli. Un, ja cilvēki tad mēnešiem ilgi, ja, vai pat gadiem ilgi koncentrējās uz Pāvila vēstuli romiešiem vai vēstuli filipiešiem vai kaut ko tam līdzīgi, ja, viņiem arī var pazust tā kopīgā aina, un viņi var aizmirst, uzsver Bergsma, ja es tikai atstāstu, ko Bergsma stāsta, ka Pāvils rakstīja šīs vēstules konkrētām draudzēm, konkrētos apstākļos, konkrētās situācijā, un reaģējot uz, tā kā atbildot uz konkrētām problēmām, kas bija šajās draudzēs. Un ka var būt tā, ka jūsu draudzēs, ja, vai jūsu dzīvēs šodien, ja, ir cita veida problēmas. Ja? Tā. Viņš uzsver arī mūsu liturģijas nozīmi, tā kā jau atkal un atkal. Ja? Un vienmēr atgādina, ka vajag pievērst uzmanību lekcionāriem, vajag pievērst uzmanību tam, kā katrā svētajā misē tiek lasīti šie 3 lasījumi. Lekcionārija kārtības sastādīt ilgā laikā, pat balstoties tradīcijā, kas ir jau kopš baznīcas tēviem, un nav tā, ka tur vienkārši ir paņemts kaut kas no vecās derības, tad no jaunās derības, un tad ir pielikts klāt psalms. Nē. Vienmēr ir tā, ka visi šie 3 teksti ir rūpīgi atlasīti, un tad viņiem veidojas tā kā tilts. Ja? Tas, kas ir uzsvērtajā vecās derības lasījumā, ja, tas tiks turpināts jaunās derības lasījumā, ja, un psalms pieliks tam tā kā tādu pēdējo centrālo akcentu. Taču vienmēr aicina pievērst uzmanību lekcionāriem un uzskata, ka tie lasījumi svētajās misēs ir labākais ievads visā tādā dziļākā izpratnē par Bībeli kā vienu veselumu. Tā. Jā, tradīcija ir palīgs ticībā, nevar būt tā, ka jūs lasat, tad kaut kas nav kārtībā ar jums, uzsver Bergsma, ja jūs lasat kādu no svētajiem, ja vai tas būtu Asīzes Francis vai Akvīns Toms vai kāds cits, vai Avils Terēze vai kāds cits, un ka jums liekas, ka tas, ko šis svētais cilvēks, kas arī ir kanonizētais cilvēks, saka, ka tas to jūs nevarat atrast Bībelē, vai tas liekas tā kā pretējs tām, vai kaut kas ir citā virzienā. Ja? Tad jūs kaut ko neuztverat no tā visa veseluma. Viņš vienmēr uzsver, ka svēto teksti, ja, ir palīgs Bībeles lasīšanai un palīgs ticībā, un nevar būt pretrunā ar to. Ja jums tā liekas, tad jūs kaut ko jums vajag atrast palīdzību. Ja? Un tad vēl viņš uzsver par to, kā viņš skaidro dažādu protestantu denomināciju izveidošanos, ja, kā jūs zinat, no 16. gadsimta, tad tur aizvien vairāk un vairāk bija, ja, tad tur ir metodisti, tur ir kalvinisti, tad no kalvinistiem atdalās vēl kādi citi, tad ir arī 20. gadsimtā dažādi virzieni, ja, un turpina it kā tikai tā kā dalīties. Un Bergsma uzsver, ka šāda veida dalīšanās, ka rodas gandrīz jauna konfesija, bieži vien izriet no tā, ka ir bijis kāds ļoti spēcīga personība, kaut ziņā arī ekscentrisks cilvēks, kuram ir šķitis, ka viņš ir atradis īsto visas ticības atslēgu vienā kaut kādā pantā vai vietā. Ja? Bieži vien vieni baptisti nošķirās no otriem, tāpēc, ka ir strīds par vienu konkrētu panta vai vienu jautājumu skaidrojumu. Un tad no vienas puses piedāvā, lūk, šīs vietas teikt, ja, ka mums ir taisnība, tad otrs saka, nē, un piedāvā citas vietas, ka viņiem ir taisnība. Bergsma uzsver, ka tas nav katoļu skatījums uz Bībeli. Ja. Nevar būt tāda interpretācija, kas izvelk vienu, teikumu, ja, no Pāvila vēstules romiešiem, kas it kā iet pretī visiem pārējiem apgalvojumiem. Ja, un tad it kā izveido gandrīz tā kā jaunu ticību, vai tur pateicam, ka pareizi kristietim jādomā ir tā. To viņš tā kā visu laiku ved atpakaļ pie tā vienotības jautājuma. Ja. Un, piemēram, tas man palīdzēja, ko viņš saka, ja, ļoti tipiski sevišķi kristiešiem, kas ir nonākuši pie ticības salīdzinoši nesen,
Viņiem ir tas parastais jautājums, kas no Jēzus Kristus teiktā ir jāuztver pilnīgi burtiski, bet kas ir tā runāšana līdzībās, ja? Kas ir tā kā tāda, tieši tā arī ķermeniski, fiziski ir jādara, bet kas ir tāds tikai hiperbolizēts, ja? Izskaidrojums ar tādu simbolisku nozīmi. Ja? Nu, piemēram, tās vietas, ja, kur Jēzus Kristus saka, ja tava acis tevi apgrēcina, izrauj savu aci aizmet. Vai tās vietas, kur Kristus saka, ja tava roka tevi apgrēcina, ja, tā kā nocērt sev to roku. Ja. Kā cilvēks pirmo reizi to lasa, viņš grib sekot Kristum, nu, kā viņam tad darīt? Tā jūs iedomājaties, nu kā tad tas būtu, ja? Nu, skaidrs acis apgrēcina, paskaties, iekāro kaut ko. Nu, tad vienu es sevi jau tā izrāvis, tad paliku uz tā otru, ja tā sagrēko, un tad to arī izrāvi, nu tad, jā. Un kā tad tas iet pret visu, kā tad tas ir tajā visā kopējā kontekstā, kur šis ir mūsu Dieva dotais ķermenis, ja, un kas ir labs, vai ne, un tā. Nu, un Bergsma, ja, viņš saka, viņš arī ar studentiem sadurās šiem jautājumiem, nu, ko nozīmē sakot Kristus vārdiem. Nu, viņš, piemēram, saka tā, ja, tad, kad jūs nevarat atbildēt, kā man būtu jādara, teiksim, ar to aci izraušanu, vai tas ir tā kā hiperbola, ja tā ir metafora, vai tas ir pa īstam jāizrauj sev tā aci. Skatieties, kā to ir sapratuši apustuļi. Kā apustuļi to saprata? Ja, mēs redzam, ka apustulis neviens neizrāva sev aci, lai gan, nu, gan jau bija, ja, ar aci sagrēko, ja. Un tad, ja vēl apustuļos mēs neatrodam to atbildi, tad mēs skatāmies uz pirmajiem baznīcas tēviem, no kuriem daudzi vēl dzīvoja laikā, kad viņi bija pazinuši apustuļus un pirmo to kristiešu paudzi, ja. Tur jau mēs ātri vien nonākam līdz Augustīnam, ja, no šiem lielajiem vārdiem. Tas nozīmē vēlreiz, ja, ir jāuzsver visa baznīcas tradīcija. Tā, tas ir, es pastāstīju tagad par Bergsmu, ja, kas viņu motivēja rakstīt šo grāmatu. Tagad es gribu drusciņi te atradu kaut ko, kas man bija interesanti, tad drusciņi par frančiskaņiem arī vajag parunāt. Ja. Tā, tagad stāstu par šo grāmatu, kuras autors strādā Steubenvillas Franciskāņu universitātē, Amerikas Savienotās valstīs, Ohio štats. Steubenvillas Franciskāņu universitāte ir slavena. Viņiem ir arī sava izdevniecība, viņi taisa konferences, viņi pazīstam arī Eiropā, viņiem ir arī sadarbība, man liekas, jo īpaši ar Austriju. Šur un tur var satikt cilvēkus, kas nāk no turienes. Šai universitātei katoļu vidē ir ļoti laba slava. Universitāte arī ir diezgan liela. 2025. gadā mācās 4250 studentu, ja? Liels kampus, ja? Studentu pilsētiņi, daudz. Jau var iegūt bakalaura grādu, maģistra grādu, ja? Nodarboties ar pētniecību. Un šai universitātei ir arī tādas, nu, teiksim, tādas diezgan tradicionāls iestādes slava, ja? Kas man personīgi patīk, ja? Un arī tad patīk, ka tā ir arī privāta Franciskāņu universitāte, kuras moto ir Fortitudo et Prudentia, tie, kas mācījušies latīņu valodu, zina, ja, Fortitudo drosme, Prudentia apdomība, drosme un apdomība, divi no kardinālajiem tikumiem. Ja. Šī universitāte izveidojās no iepriekš esošas Steubenvillas koledžas, kuru savukārt 1946. gadā, ja, jubileju šogad viņiem, nodibināja Franciskāņu brāļi no 3. ordeņa. No 3. ordeņa, regulārā ordeņa. Ja. Mēs esam tas it kā neregulētais, ja, un tad ir regulētais. Ja, tomēr 3. ordenis. Un kāpēc tas notika? Tāpēc, ka viņiem diocēzes bīskaps lūdza 45. gadā, ja, katoļiem trūkst izglītības, ja, vajadzētu šeit kaut kādu mācību iestādi, vai varbūt jūs varat uztaisīt koledžu. Un šie franciskāņu brāļi uztaisīja koledžu. Koledža pirmajos gados bija ārkārtīgi veiksmīga un ļoti strauji auga un izauga. Viņiem pēc pāris gadiem jau pietrūka telpas, ja, tad viņi tā sāk pamazām pārveidoties par universitāti un piereģistrējās kā privāta universitāte.
Bet viņus, es to gribu pastāstīt, jo man liekas, tas ir interesants stāsts arī par to, kā tām institūcijām iet, viņām tādu pacēlumu brīži, ja, un tad ir tāda krituma brīži, un citreiz ārkārtīgi dziļas krīzes. Steubenvils Franciskāņu universitāte ir piemērs institūcijai, kas jau sena, ja, drīz būs 100 gadi, 80 gadi šogad ir, kas pārvarēs ļoti dziļu krīzi, ļoti sekmīgi pārvarēs dziļu krīzi. Es gribu nedaudz par to pastāstīt. Viņiem bija dziļa krīze 70. gadu sākumā, 74. gadā, jo īpaši, ja, tad daudz studenti aizgāja, nebija apmierināti ar mācību kvalitāti, nebija īsti skaidrs, ja, un tās ir arī visas tās seksuālās revolūcijas sekas, atceraties to laiku, ja, tur vispār tādas jūkas, kas vispār Amerikā notiek, un arī citur pasaulē. Bija arī tādas sociālas nekārtības, un vienbrīd likās, ka universitāte nāksies slēgt, jo tā ir tā kā sevi izsmēlus un to katolisko izglītību vairāk nespēja dot. Un tad tādu cilvēku, kurš sauc Maikls Skanlans, iecēla par prezidentu izmēģinājumu kārtā. Un šis Maikls Skanlans, ļoti dievbijīgs katolis, veica gandrīz tādu apvērsumu ļoti īsā laikā. Un es palasīju, ko viņš tur izdarīja. Viņš atgrieza universitāti savā godībā. Viņš pirms tam bija saistīts ar Svētā Franciskas semināru citā vietā, un tur bija piedzīvojis harizmātisku atjaunotnes kustību. Un viņam ļoti patika tas harizmātiskais virziens, viņam patika tā pieredze, viņš redzēja, ka tas piesaista cilvēkus. Un viņš sāka ar to, ka viņš šajā universitātē, kurai bija sava kapela, liturģijā iekļāva harizmātisku slavēšanu, un tā kā veicināja, lai būtu ļoti dedzīgi sprediķi, ja, tādā Asīzes Franciska garā, ja, tādi nevis pa tekstu studijām, bet ja, pēc būtības, tad ļoti dedzīgi sprediķi. Paralēli tam viņš izveidoja dažādas katoļu laju grupas tur pie tās universitātes, un katram deva kaut kādu uzdevumu, ja, teiksim, viens tur kalpot trūkumcietējiem, otrs tur bērniem palīdzēt, tur vēl kaut ko, ja kaut kādas zupas virtuves, viss šīs lietas, un lika studentiem obligāti iesaistīties vismaz vienā no šīm grupām, ja, tad, lai būtu kā katoliskais sociālais darbs katram tam studentam. Un to arī darīja, un tas tās grupas ļoti uzaudzēja un deva tai vietai tādu reālu katolisko garu, ja, ka, teiksim, ne tikai šeit ir universitāte, bet tur vēl arī visu kaut ko citu dara. Tad atvēra ticības atjaunotnes centru tajā studentu pilsētiņā, kur paralēli mācībām rīkoja rekolekcijas katru gadu, arī seminārus, vasarās konferences, lasīja lekcijas, jau piedāvāja kaut kādu citu veidu izglītību. Tad viņš iedibināja, kas man arī liekas interesanti, ja, lika visiem teoloģijas pasniedzējiem šajā universitātē nodot uzticības solījumu Katoļu baznīcas maģistērijam. Tātad, lai novērstu to, ja, kas tajos laikos bija ļoti aktuāli, ja, ka katoliskā teoloģija it kā piedzīvo tādu lielu atjaunotni, bet tur sāk ieplūst iekšā kaut kādi virzieni, kas nav vairs kristīgi, ja, vai vairs ir kristīgi, bet nav savienojumi ar katolisko mācību. Tātad bija tātad visu, ko mācīja teologi studentiem visos līmeņos, ja, tam ir jābūt atbilstošam katoļu baznīcas maģistērijam. Tā uzticības solījums, un šī darbība ļoti veiksmīga, un tieši katoļu teoloģijas studiju programma, kas bija absolūti atbilstoša baznīcas mācībai, kļuva lielākā visās ASV katoļu universitātēs. Tad vēl viņš iedibināja cilvēka dzīvības pētniecības virzienu. Ja? Tātad Human Life Studies, varbūt esat dzirdējuši tādu nosaukumu. Human Life Studies agrāk vispār nebija ASV. Kad, teiksim, tu vari iegūt atsevišķu grādu, kā bakalauru, ja, vai maģistra grādu, ka tu esi pētījis cilvēku dzīvības nozīmi, morālo, teoloģisko, filozofisko aizstāvību. Ja. Iedibināja tādu jaunu tā kā virzienu, kas tolaik bija vienīgais ASV. Tad vēl ir interesanti, ka šī katoliskā universitāte, kas tiešām bija izteikti un joprojām ir izteikti katoliska, gan savā praksē, gan arī savā programmā. Un tā ir privāta, es uzsveru, ja, neviens jau nav spiests tur mācīties.
Viņiem arī izdevās nosargāt savas tiesības, uzlikt zināmas prasības studentiem un arī tiem mācību spēkiem. Ja? Teiksim, nedrīkst dzīvot homoseksuālās attiecībās. Ja? Nedrīkst. Ja? Tad nospraut kaut kādas robežas, lai teiksim, arī tie cilvēki atbilst noteiktām morālām un uzvedības normām. Tagad, kas tur ir? Tur ir Kristus karaļa kapela. Es to visu stāstīju, es neesmu tur bijusi, labprāt aizbraukt, ja, bet es izlasīju un tad es izstāstu. Ja. Katru darba dienu universitātē 4 svētās mises, svētdienās 5 svētās mises, grēksilds pieejams vismaz 4 dienas nedēļā, un, kas interesanti, svētās mises notiek stāvus, nevis visi apsēžās, bet stāvu. Ja, tur kaut kā vai saspiežās vai kā, jā, tos pieņem, ka tad ir arī kaut kā intensīvāka tā pieredze. Brālis Jānis Pamans smējās. Viņš tieši to teica. 3 nedēļas par to runāja arī sprediķos, tāpēc, kad kristīgā stāja vispār ir stāvēt dievkopojumos. Jo krēslu baznīcā ir, es nezinu, ievest pirms kaut kādiem pāris gadsimtiem, manuprāt, es nezinu, tur jāskatās. Un lieldienu laikā vispār aizliegts ir ceļos mesties. Vienkārši jāstāv. Jā, un svētdienās arī. Jā, lūk, ja, kā brālis Jānis uzsver, ja, lūk, Stjubenvils Franciskāņu universitātes, tad teikt, tad seko labiem piemēriem. Tātad stāvus, kapelu renovēja, nesen atvēra 25. gadā, un vēl viņiem ir, kāpēc viņš pīkst? Tas nekas, labi, grāksta vēstules. Vēl viņiem ir kaut kas brīnišķīgs, ko tieši šajā gadā gribās uzsvērt. Viņiem ir Porciunkulas, mūsu mīļās Franciskāņu kapelas precīza replika tajā universitāšu pilsētiņā, kur notiek nepārtrauktā adorācija, kur adorāciju nodrošina studenti, tā teikt, ja, uz maiņām. Ja. Pie kapelas ir nedzimušā bērna kaps, kur ir 7 abortētu embriju mirstīgās atliekas abadītas. Ja, tas jūtat, ja, ļoti stingri nostāja pret mākslīgo abortu, kāds arī pienāks Katoļu universitātē. Ir uzbūvēta Betlēmīte, ir krusta stacijas, ir arī Marijas grota šajā universitātē. Un nemazāk svarīgi, pāvests 2009. gadā šo Porciunkulu, kas ir Amerikā, Stjubenvilā, atzina par svētceļojumu vietu, kur svētceļnieki noteiktās dienās, izpildot atbilstošas noteiktas prasības, jā, var saņemt grēku atlaides. Ja, kas arī tieši šogad, tāpēc, ka ir Franciskas svētku gads, jā, ja kāds no jums ir Amerikā, tad jūs varat iet uz Stjubenvilu, kā franciskāņi, doties uz šo kapeli, tikai apskatīties, kurās dienās tas ir un tā, vai jūs tur tiekat un tā. Tas man liekas ļoti skaisti, kaut kas tāds ir arī Amerikā, vai ne? Tā. Jā, un to uzsver dažādi avoti, kurus es skatījos, ka universitātei ļoti labi izdevies nosargāt akadēmisko brīvību. Viņiem, protams, mēģināja pārmest, ka viņi tātad visi kursi morāli teoloģijā tiek pasniegti atbilstoši katoliskai mācībai, ja? Tātad tur nekāds transseksuālisms, nekāda geju laulība, nekas tāds tur nav, un viņi izkaroja to akadēmisko brīvību, jā, pie mums pasniedz tikai tā, un mums ir tiesības tā arī mācīt. Tā. Tagad to es izstāstīju par to, ko šis viss skaitās ievads. Tāpēc, ka, mīļie draugi, tas bija ievads, ja? Tāpēc, ka man, mīļie draugi, to grāmatu rezumēt nav tik viegli, ja? Es tikai drusciņi. Bet jūs nopērciet, ja? Tā, nopērciet šo jauko grāmatu. Es pastāstīšu varbūt tikai drusciņi. Tas mums bija tas sākums, ja? Kā Džons Bergsma, kurš ir pasniedzējis, ja, aprakstītajā Stjubenvilas universitātē, ja, kā viņš skatās uz tādu pareizu katolicisku bībeles lasīšanu, caur derībām. Ja. Viss bībeles stāsts ir stāsts par 6 lielajām derībām starp Dievu un cilvēku. Ja, tas iet cauri visai vecai derībai. Tātad tās 6, kā jūs varat iedomāties, ir Ādams, Noas, Ābrahams, Mūzus, ķēniņš Dāvids un Jēzus Kristus. Ja? Tad ir pa vidu vēl kādas epizodes, ja, bet šīs tās 6 lielās derības. Derība ir tā kā vienošanās, līgšana starp Dievu un cilvēku uz noteiktiem noteikumiem.
Viņš jau pašā sākumā pateica kaut ko es nezināju, tagad es ļoti priecīgi, ka es to zinu. Viss šīs 6 derības Bībelē notiek uz kalna. Es nezināju, ka Ēdene atrodas kalnā, bet viņš citē to vietu. Tas ir kalns, no kura tek lejā upītes. Ja? Tāpēc var saprast, ka tas ir kalns. Kalns tas ir kaut kas piepacelts. Ja? Protams, tālāk ir Sīnai kalns, un tad beigās Golgāts kalns. Ja? Tur visam tad viņš dod tādus tā kā vadmotīvus, ar kuru palīdzību tad var atgriezties pie attiecīgiem Bībeles tekstiem, ja? Un atrast šīs, viņuprāt, ļoti skaidrās norādes, ka visas šīs derības, šīs 6 lielās derības savā starpā saistīt. Tātad 6 galvenās derības, un tad viņš, protams, sāk ar pasaules radīšanu. Viņš no sākuma te skaidro, ko arī bērni var, ja būtu kāds nesaprot, kas ir derība, ja, viņš to izlasot var labāk, ja, un tad ir derības vidutājs, ja, tā. Un te man ļoti patika, kā ir sazīmēts par pasaules radīšanu, tajās 6 dienās, man liekas, tas ir ļoti noderīgi. Man liekas, ir ļoti noderīgi tas, ka tiek nošķirts, ja, tātad debesis zeme, tātad telpa, laiks, tad dzīves vide. Tad dzīves vide tiek aizpildīta. Jūs redzat, to mājiņu ļoti skaisti parādīts, 6 radīšanas dienas, 7. augšā ir sabats, kad Dievs atpūtās, un bērns ļoti skaisti skaidro, kāpēc te jau mēs uzreiz redzam to pirmo celtni, ja, kas ir baznīcas celtni. Un arī ļoti ilustratīvi, kur viņš ir arī uzlicis krustu augšā. Ja, tad, kad baznīcā liturģijā mēs svinam, ja, Kristus upuri un Kristu kā pēdējās tās derības, to centrālo personu, ja, mēs īstenībā caur viņu svinam arī visu to iepriekšējo kopš pasaules radīšanas, kopš pirmā mirkļa. Tad ir ļoti jauki izanalizēti sīki tie teksti, viss, kas ir teikts par Ādamu, un par Ādamu, tur arī jāpārlasa, jā, bet par Ādamu ir teiktas daudzas lietas, ne tikai tas, ka tas bija pirmais cilvēks, ja, es paņēsmu tā atradīšu, ko viņš saka, tā, ja, viņš ir pirmzimtais dēls Dievam. Karalis, ja, viņam ir dota ķēniskā vara pār radību. Viņš ir priesteris, viņš ir arī pravietis, viņš ir arī līgavainis, ja, viņš ir līgavainis Ievai, ja, tas pirmā laulība, pirmais pāris. Tās viss ir ļoti skaisti aprakstīts un izsacināts, un tad ir, ja, visi zina, ar ko visas tās iepriekšējās derības, tā kā var teikt, beidzās vai tika aizlaustas, vai tika kaut kādā ziņā kompromitētas, un tas ir ar cilvēka krišanu grēkā un novēršanos no savas derības daļas. Ja? Tad tā mēs uzreiz jau ātri vien nonākam pie Čūskas, pie Ievas. Bērgsma ļoti skaisti paskaidro, ļoti palīdz arī uztvērt tos centrālos elementus tajā tekstā, ka abi divi ar Ievu ēda, ja, un tad, kad, teiksim, viņiem konfrontē un prasīja, tad vai nu vaino to otru partneri, ja, vai vaino Dievu, ja, tur Ādams saka, tur tā sieva, ko tu man devi, viņu man te pierunāja, tāpēc es ēdu, ja. Tā kā ļoti uzsver arī to atbildības neuzņemšanās elementu, grēku nožēlas trūkuma elementu, ja, ko Bērgsma arī caur tekstu tuvinājumā lasot arī parāda, ka tas arī noved pie izdzīšanas no ēdenes dārza. Tā. Tad otrā lielā nodaļa ir par Nosu. Te ir vēlreiz tiek zīmēts tas kalns, nākamais kalns ar šķirstu. Te mēs atceramies, redz, kur ir varavīksne, otrās derības zīme starp Dievu un cilvēku, kas ir ar Nosu. Un arī ļoti interesantā veidā tiek paskaidrots, ja, atšķitināt visi tie svarīgākie elementi, kāpēc arī šajā derībā Noas neizpild no savas puses to, ko viņš it kā ir apņēmies un ko no viņas sagaida. Tā. Un tad, es līdz Ābrahamam varbūt netikšu, bet teikšu tikai to Ābrahama derību, jo tur tad ir tas Īzaks.
Es teikšu arī to, man ļoti palīdzēja veidā, kā Bergsma izveda īsi koncentrēti, bet ar pareizajiem uzsvariem un ar, teiksim, neļaujot novirzīties no ceļa, cauri visiem tiem garajiem, kas tur ir Bībeles sākumā, garajiem ciltsrakstiem, ka tur vēl tur ciltis, tur ir bērni, tur ir viena sieva, otra sieva un tā, ja. Viņš arī ļoti labi parādīja to, ka ne viss, ko mēs izlasām Bībelī, ne viss ir tas, ko Bībele mums māca. Ja? Viņš parādīja, ka ir vietās daudz, piemēram, uzsvarot visas tās pasāžas, kur ņem vairākas sievas, ar abām sievām rodas problēmas starp tiem bērniem, bērni viens otru mēģina nogalināt. Ja? Bergsma uzsver, pat ja tas nav skaidri pateikts, mēs redzam jau vecajā derībā, kristīgās mācības uzsver uz monogāmu laulību starp vienu sievieti un vienu vīrieti. Ja, viņš ļoti labi to parāda. Jo bieži vien ir tā, tāpēc arī iesaku šo lasīt, lai mēs arī to morālo kodolu redzētu arī vecajā derībā, pat tajos pašos senākajos stāstos. Jo ļoti bieži ir visās tajās, gan arī visās diskusijās, ka jā, mēs kristieši, mēs aizstāvam Bībeli, ja, un tad kāds tur atšķir, un tur kaut ko izlasa, kas tik tur nenotiek tajā vecajā derībā, un tad saka, nu jūs kristieši to atbalstat? Nē, mēs neatbalstam. Ja? Jā, paldies. Un paldies Džonam Bergsmanam, kurš ļoti palīdz arī šajos it kā grūtajās vietās, saprast, kā to pareizi lasīt. Un tikai tad, kad viss tas veselums ir redzams, tad var pareizi izlasīt un nepārprast. Tā, tas man šodien viss. Rekomendēju grāmatu arī bērniem un būs turpinājums. Jā, nav iespējams izstāstīt tā detalizēti jālasa, jā, bet paldies Jānim Priedēm, ka viņš ir arī ļoti skaisti, ļoti kvalitatīvi iztulkojis un arī daudzās vietās, tas man arī palīdzēja, Priede ir pielicis tādas piezīmes, kur ielicis mūsdienu Bībeles biedrības pieejamo tulkojumu un arī kaut kur teica, jā, nu ziniet, te vārdi apmainīt vietām un te īstenībā vajadzētu tā kā tā drusciņi, jā, un tā, jā, lai tas atbilst. Tas arī palīdzēja, jo nevienmēr tikai lasot tulkojumu, kāds mums tas šodien ir, ja, mēs pareizi saprotam tos uzsvarus, jo mēs, reti kurš ivritā lasa, ja. Un tur arī kādreiz ir vajadzīga profesionāla komentāra palīdzība. Tā. Jā, tas man šodien viss. Jā, kājās stāvēt. Kājās stāvēt, jā. Tas izaicinājums būs, bet tas būtu. Tāpēc pagājušajā nedēļā aizpagājušajā man uznāca kā to runāt. Jā, tas ir ieraksts, jo vienkārši arī, tādīs lielajās katedrālēs, un īpaši Romā arī nav krēslu. Viņi tur tos atnes uz dievkalpojumu, tos savus ķeblīšus, bet protams, mūsdienās tā nevar jau vecās baznīcās laust ārā, bet es domāju, ka jaunas baznīcas būvē varētu aizstāt ar tādu, bet teiksim, darbdienā vai kaut kā. Izvākt. Komentāri, jums jāpaskatās, kā jūs izskatāties. Ir kāds ir atnācis? Jā, kāds ir atnācis. Visi jautājumi no zāles. Komentāros. Komentāros Jā. rakstīt. Facebookā var rakstīt komentārus. Jā. Labi. Ceru, ka bija priecīgi vasaras svētki. Man priecīgi. Visi ir priecīgi? Visi ir priecīgi. Bija. Jā. Labi. Jā, Dievs ar jums pagaidām. Līdz nākamajam.